Sveicināti, dargie draugi! Jūs droši vien atkal interesējieties, kādēļ redzat mani seju šeit, šajā video, šajā brīdī, šajā vietā, laikā. Jā, un tad tas droši vien arī jums liktos kaut kas tāds, kas liktos ievērības cienīgs, kādēļ es jūs šeit uzrunāju un tā vēršos pie jums. Diemžēl mums šķir diezgan liela fiziska distance, nu tā, attāluma ziņā. Tad sapratīsiet to, ka arī telefoniski ir grūti informēt un vispār, ja ir kaut kas tik nozīmīgs, tad to arī tā grūti vienkārši kaut tai Skype'ā pateikt, bet nu lai vai kā, nu esam šeit un jā, jūs būtu viena no tiem cilvēkiem, kam gribētos pirmiem nodot šo ziņu. Protams, ir jau daži, kas to ir uzzinājuši ātrāk, bet nu tā nu ir sanācis, ka jā, pēdējās dienās ir izdevies tikt pie kaut kā mazliet interesantāka par Ičuku, pat kompi. Un visumā vismaz kaut kā darba augļi jau ir redzami. Kā piemēram šis te mazais nieciņš. Nu ar to nāca arī komplektā kaut kas mazliet vairāk par to. Tāpēc tā, turpinājumā pastīsimies mazliet kaut ko interesantāku, piemēram to, kā Kristaps cīnās ar zariem, citotos ar mačeti. Nu, tur mazliet interesants stāsts tajā visā sanāk kopumā, bet nu pavērosim to. Tātad jā, turpinot stāst par to, ko es jums gribēju pavēstīt, ka jā, ir interesanti sanācis, ka kopā ar šo te mazo nieciņu nāca vispārējais komplekts. Nu jā, tā nu tas ir, es negādāju savu pirmo automašīnu, kā nu tā teikt, tas tāds nozīmīgs brīdis dzīvē, ja, pirmie riteņi, nu tie vairs nav pirmie jau bija tie divi, kurus pagājuši gadu nopirku. Ar Ičuku norūlēts savus laiks, pienāca laiks kaut kam mazliet lielākam, jaudīgākam, ātrākam un jautrākam. Tā un jā, sanāca pēc ilgas skatīšanās SS-ā, pēc dažādu auģika apskatīšanas, dažādu pasātu apskatīšanas, pat kādu uzmetot aci kādam bumeram. Tomēr nonāca pie slēdziena to, ka auģiks būtu vislabākā izvēle. Nu, tas jau bija zināms kādu laiku iepriekš, ka nu, tur nav citu variantu, ir vienkārši jāiet uz to. Tā nu skatījos sākumā ko mazāku, ekonomiskāku, bet nu saprat tikai to, ka B3 auģiki ir baigi švaki un parasti tie, kas ir kaut cik lietojumi, atrodas kaut kāda pilnīgākajos laukos, kaut kur Latgalē, Ludzā, Rēzeknē, Daugavpilī, tādos rajonos, tad tie ir kaut kādi skati un nelieli kaut kādi vēl resursi, bet parasti tāpatās remontējumi. Tad, nu, pamazām, es nezinu, atmetot tikai augstākās prasības, aizgāju pie kā mazliet lielāk, varbūt jaunāk arī. Nu jā, tā nu beigās skatījos tikai to, kas ir lietojams un kaut kādā veidā izdevīgāks. Protams, arī gribēju autiņu, kas ir ietilpīgs kaut cik, kurā var vismaz 3 kartupeļmaisas iekrāmēt. Atceros aizvien to sižeti no jaunās Lada Gaļimas prezentācijas, kur Putins testēja pat to autiņu, jā, kad viņi nevarēja jau pašā testā viņu pielaist. Nu, šis nav tas gadījums, kad es būtu iegādājis kaut ko tādu, jo zinu, ka ja man devīze varētu būt tā, ka ja ko dara, tad dara par ritīgam. Nu, tāds arī attiecās uz automašīnas iegādi. Nu jā, tā nu, vienu dienu šaflojot sludinājumu uz darba laikā, pamanīju dažus variantus. Precīzāk, kad man pat bija sarakstīņš vesels, kur bija kaut kādi 7 vai 8. Tā no tiem atlasīja 2, kam uzzvanīja. Viens bija dīzels. Ties īpašnieks tajā dienā stāstīja to, ka jā, tur pēkšņi cilvēkiem interesanti palika, tur gribētu tādu mašīnu, tur kas tur, ko tur, kā tur. Nu, un jā, kā apskatīt var, bet netālu no Rīga plazas nākošajā dienā.
Jā, nē, idejiski jau varētu arī aizbraukt, tur apstīties, kas tur notiek, kas un kā. Bet tomēr man uzmanību vairāk piesaistīja kāds cits automobilis, kas atradās daudz tuvāk. Jaunmogrāvī, nelikās it kā nekas īpaši, plus pat tādu senu, mazliet pat aizdomīgs variants. Nolēmu pa ceļam iebraukt apskatīties, kas, ko un kā. Tā un tajā dienā piebrauc, uzmet acis automobīlim un vienkārši sapratu to, ka tur nav divu domu, tur tas ir labs variants. Plus vēl ļoti liels plus bija tas, ka automobīli pārdeva nevis īpašnieks, bet īpašniece. Tātad jā, tas jau bija ļoti liels rādītājs uz to, ka automobīlis būs pavisam citā stāvoklī, pavisam citādi uzpasēts. Un ka tur jau būs daudz mazākas rūpes par to visu. Tā jā, aizbrauc uzmet acis un jau tajā pašā dienā sapratu, ka tas ir variants, tas ir jāņem, tas ir jāizmanto. Jā, nākošajā dienā nokārtojām formalitātes, uzsākām pārreģistrācijas procesu. Un jā, tā šeit esmu, jau pie Auģikas stūres. Tiesa vēl jādomā tiesības līdz galam, bet tas tāds sīkums. Bet, jā, droši vien interesēties, kas vispār pa Auģiku un kas, ko un kā un kādas lietas ar to saistītas. Tad sāksim nelielu introduction par to visu tālāk. Nautiņš tāds standarta ruļs. Kas bija ļoti liels nozīmīgs faktors, ko es galā tikai beigās pamanīju, ja šis te nobraukums. Draņas nefokusē. Jāņem šaks stabilizētājs, paņemsim tā. Un redzat jau smokos cipariņus, jā? Jā. Tas varētu arī normālam cilvēkam nelikties īpaši iespējami, ka automobils vispār šādi nobraukumi ir sastopams Latvijā un nopērkams lietot automobiļu tirgu, bet, kā jau es uzsveru, ar automobili brauc tā iepriekšējā īpašniece. Un tātad, jā. Protams, šeit arī tahometrs, nevis pulkstens. Tas ir interesants faktors. Tur temperatūras rādītājs, benžuka rādītājs, pagaidām motors izslēgts, tāpēc rāda, ka benžuka nav, ir pulkstens arī, bisna lieta, pagaidām atpaliekam par stundu, bet jau oktobra beigās pārēsim uz vasaras laiku, tā kā pulkstens pat rādīs pareizi. Eļas temperatūras, eļas spiediena rādītājs, un tagad ieslēgsim dashboardu, ieslēgsim gaismiņus, jā, tur smuki viss mazliet iedegās, tur gaišāk dzīvu paliek viss. Un jā, tad laikam arī kaut kas uzkāpts, kaut kāda rādītāja, neuzkāpts, laikam jāieslēdz. Ieslēdzām aizdedz. Tad, kaut kas jau sāk rādīties. Kad degvielas kompīts pat arī kāp mazliet. Mazliet esam ielējuši tur suliņu tā, lai varētu vispār braukt un rulēt un darīt lietas. Reku čelīts ar ričuku brauc. Ka rulē, jā, to jūs nebijāt gaidījuši pie viss šitā. Jā, tā, tas te noteikti. Smuks salons, jā. Tā, tas arī godīgi sakot, nebija gaidījis, ka vispār būs tik lietojums. Durvis, mehāniskie logi pacēlē, bet, ja rokas neaug no pakaļas, tie jau no problēmas pacelt. Športa tipa sēdekļu pārvalki, zem kuriem slēpjas ļoti labas kvalitātes Auģika beņķis, kas mazliet netīrs, bet to laika gaitā iztīrīsim. Nav jau jāstreso 5 pakāpi manuāla ātruma kārba, kas slēpjas tur dziļāk. Rāģiņš, jā, rāģiņš mums nav, bet, mazliet izdzīvosim, bez tā arī priku riceļus oriģinālais, viss kārtībā tas ir. Elektriskie logu regulētāji, klimata kontroli, tur arī viss notiek ar to. Baigi stilīgs spoguls, ja, jūs sapratat, pa ko tagad iet runa, varbūt tās, ja. Tur šām tā arī, ka arī vadītāja durvis baigi smukā stāvoklī, nav nekur nekas norauts, nav nekas apkakāts, neko.
ieslēdam pagriezienu rādītājs, uz vienu pusi pagrieziens, uz otru pusi pagrieziens, tur mirgo pāris problēmas varbūt, tas nav problēmas, bet nevajag tā tikai iedarbina mašīnu, tas viss pazūd. Mazliet būs jāuzmet acis, tur savas problēmas jau ir, bet, tas ir sīkums salīdzinām ar to, kāda automobīla izvēle, kur arī degvielas rādītājs, kur ielējām 25 litrus no visiem 80, kas bākā varētu līst. Tā kā jā, redz, pat tonēti aizmugurējie logi, tonēts aizmugurs, kāds logs, arī krutie sēdekļi, viss. Kas ir nenormāli stilīgi vēl tas, ka mums ir pieejams roku balsts, jā, roku balsts. Kurš gan to nevēlētos, baigi stilīgi, viss tur notiek. Jā, varbūt tas jau šajā brīdī būtu kaut kādi minējumi, kas pa autiņu, kas un ko un kā, kas pa... autiņš jau skaidrs zinām, ka tas ir Audžiks, tāpēc šajā brīdī jau pa to nav minējumi, bet vēl varētu būt minējumi, kas pa modeliem. Tas intereses pēc, to arī tagad tās atklāsim, pabrauksim mazliet uz atpakaļ, vaļā, un tad rāpīmies ārā, skatīsimies, kas ir ārpusē. Tad tā, smukas rudens lapas. Autiņš smukā zaļā krāsā, tieši tāds, kāds man patīk. Zāles zaļš, mazliet nav maldings, viens aizmugurējies, bet to man deva līdz, tas ir bagāžniekā un tur viss notiek. Kaut kāds dīvains nekļeikas. Oriģinālai plastmasas Audžika kalpaki ar standarta riepām. Kas bija pats sākumā interesantākais tas, ka šeit rūsas pilnībā nav. Arī apakšā sliekšņi ir ar oriģinālo krāsojumu, oriģinālo grubulu. Šeit ir neliels tehnisks risinājums tam, kā ir panākts tas, lai nelobās nost pārējie moldingi. Arī šeit viss ir augstā līmenī. Nūbuļsargi, priekšējais pār, labi, tiesa atklāšu. Nelielā problēmiņa ir priekšējā spārnā, ka šeit ir mazliet rūsa. Tas būs vai jāšpaktelē, jākrāso, ir vienkārši jāpērk jauns, bet šim Audžikam detaļas maksā uz svaru vairāk jau nāk. Smuks elektriskais spulgulīts, jā. Tur viss vietas jau notiek. Jā, šitāds šķruns arī nāca līdz tam, lai autostāvvietā varētu buktēt citas mašīnas, bet ne savējo. Tad tā virzamies uz priekšu. Šādi te. Jau pēc lukturi droši vien. Mārtiņam jau būs izdevies konstatēt, kas ir pa braucamo. Tad tā pavirzēsimies tālāk. Un jā, tas ir šis te mazais zaļais skaistuls. Skaistuls visiem smukajiem diskiem un dīvainiem uzlīmēm. Fānā Kristaps tur cīnās ar zāģi, krūmus kaut ko viņi tur. Viņam kaut kas ļoti nepatīk, tad viņš grib norāt to koku zemē, cerams, ka ne uz autiņu. Tur koks pārāk maz, lai trāpīt uz autiņu, bet tas tā. Virzīsimies tuvāk. Šeit atrod žaķeļus vēl mazais, tur arī viss notiek. Otrs pants arī ir mazliet rūsas traumēts, arī mazliet jau piešpaktelēts, kādreiz piekrāsots. Bet tas ātrumu netraucē, pārvietoties varam. Redzēt arī šajā pusē neliels rūsas bojājumiņš, bet tas ir pieciešams ņemot vērā kopējo auto stāvokli. Viss smuki, viss notiek, kā es redzēt šeit vēl viens disks. Normāli šeit var ieliet vesels 80 litrus. 80 litrus. Kā 80 litrus? Šeit skatīsimies jābūt specifikai, kā... jā, vēl. Unleaded fuel only. Jā, kā zināms, dīzelim neliesim. Svinu klāt. Un, jā. Tad šāds te. Tas mūsu brīnums izskatās no aizmuguras. Viņa bita nekriašanī. Labi, parkļu sensoru mums nav. Bet, to arī kādreiz gan jau iegūsim. Normāls Audžiks 100. Ar diezgan lielu motorīti. Bet, tas tā. Smukā nekļeika, paskat. Ģinamo Rīgā, bet, tas tā.
Bez tā arī var iztikt. Atverot bagāžnieku, tūtās attaisīsim, viņš smuki pats verās. Nu, cik nu pats, bet smuki verās vaļā. Tikpat skaisti arī turās vaļā, un šeit ir bagāžnieks. Mums ir pāris mants, kāda soma, rezerves ričuks, kas slēpjas tur apakšā, tas nav rezerves ričuks. Normāls space, kur vēl var dzīvot arī pāris cilvēki. Un tur tālāk dziļumā ir baigais Saudī mehānika izdomātais prikols, ka tur var ielikt slēpes visā garumā. Wow, bet labi. Tas tā, jā. Šeit varat redzēt, ka rūzas nav. Otrā pusē rūzas nav. Šeit rūzas nav. Šeit bagāžniekam rūzas nav. Ārā galmaliņām arī rūzas nav. Vienīgais, ko man jau uzsver pati auto īpašnieci, ka Audžikam kāds kādreiz pabojājis aizmugurējo spārnu. Tādēļ tas ir ticis mainīts, krāsots apmēram 3 gadus atpakaļ. Bet nu tas tā. Tādēļ mazliet šeit nepieguļ durvis pārējai virsbūvai. Bet par to tehniskā apskatē neviens nav piekasījies, un mums vēl ir tehniskā apskate līdz 12. janvārim. Tādēļ, ja jūs pateiksieties, mums būs iespēja vēl aizbraukt ar mani uz tehnisko apskatu, lai nokārtot visas lietas. Un šā un tā, viss būtu kārtībā. Jā, priekšā problēma nav. Nekas sists, viss bumpers ir savās vietās. Viss, kam tur jānotiek, notiekās. Un tādēļ šeit, jā, smuki jau rudens lapa piezemējusies. Mums ir lūka, starp citu, kas nestrādā. Bet nu tas tā. Labi, attaisīsim, pastīsimies, kas guļ zem motora pārsega. Un tad jau skatīsimies tālāk lietas. Šeit žik. Jā, vēl jāsur, ka ir viss smuku, viss hroma restīts, neviens pimpuks nav viņas norāvis, nav norāvis Audžika zīme un nāktos tutēt atpakaļ jaunu. Tad sāksim no šejienes. Šeit rūsas nav. Šeit arī rūsas nekur nav, nekas krāsots, buktēts, skrāpēts, lakots nav. Šeit viss izskatās smuki. Parājot no šo vāciņu, šeit arī viss ir smuki. Kas bija viens no pirmajām lietām, ko es skatījos pie auto. Pie auto iegādes. Tad, nu jā, šāds te mazais V6 motorītis slēpjās apakšā. Viss motora telpā ir čotka, viss ir tīrs, viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Dušas šķidrums, neliela problēma, ka nestrādā pagaidām ventilators, bet to risinam. Tas ir procesa gaitā, bet tas ir tādēļ, ka radiators ir mainīts kaut kad nesen un droši vien, kad eksperti sajaukuši vadus un nav pieslēguši pareizi temperatūras dačiku. Bet, nu jā, tas īpaši netraucē un zešu šķidrums turās līmenī, tur viss ir kārtībā. Eļņa atversim, paskatīsimies. Eļas rādītājs kaut ko rāda, eļļa ir, bet tiesa tur atkal ir neliels smuherīts ar to, ka kaut kur tur mazliet fonā pasākums mazliet tāk, bet nu tiesa. Tas arī jau pagājušā reizē nav traucējis iziet tehnisko apskati un tiesa tagad nav pie rokas, bet es nepieciešamības gadījumā var arī parādīt to, ka iepriekšējā tehniskā apskate ir izieta bez aizrādījumiem, respektīvi atzinumā ir tas, ka automobils ir teicamā tehniskā stāvoklī. Šeit trūsas arī nav. Uzmetam aci vēlreiz motorītim. Viss šeit ir skaisti. Tad piebildes no, ko man deva automobīļa īpašniece iepriekšējā, bija tas, ka ir mainīti bremžu diski, bremžu uzlikas, bremžu darba cilindrīši, sajūga darba cilindrīts, tā kas vēl rokas, bremzes, trosītes, tātad ārējais radiators, salona radiators, pat nezinu, kas vēl bija vesela rinda.
Nu, protams, eļas tikušas mainītas 2 reizes gadā, dzešas šķidrums regulāri turēts līmenī, jauns saķītis, cik nu februārī iegādāts. Tas arī diezgan fantastiski, un jā, tāds un tas braucamais ir. Nu jā, visdrīzāk rādās, ka būs jāpamaina tur galvas blīve. Tas tāds mazliet sāpīgāks pasākums tagad topošajā nākotnē un kaut kā jādabūna tas radiators. Radiators jau strādā, ventilators nestrādā, bet tas tā, tam iespērsim, lai strādā, tas itāļu vērķis. Jā, tātad, ko minēju, pirmīt par nobraukumu, kas bija nepilni 200 000, kas vienkārši liktos unrealistic un vispār nekādā veidā tas nebūtu iespējams. Jā, kā man iepriekš īpašniece arī nodeva manā rīcībā oriģinālu automobīļa tehnisko pasi, kas ir izsniegta 1995. gadā. Automobīls ir pirmo reizi reģistrēts Nirnbergā uz kāda Hansa, tiesa uz doto brīdi neatcerēšos viņu uzvārdu, Hansa, nu teiksim vienkārši Hans Grubera vārda, kurš ir pats dzimis 1928. gadā. Respektīvi uzreiz varam uzburt savā galvā vienkāršu ainu ar to, kā vienkārši vācu pensionārs rulē ar savu audīti pa štrāsi uz kaut kādiem 130 stundā, lēnām mierīgā garā ar šo zaļo skaistuli un tiek uz priekšu. Līdz 2005. gadā automobīls ir nonācis Latvijā un reģistrēts uz tā iepriekšējās īpašnieces vārda. Un tās īpašumā pabijis gandrīz 10 gadus, līdz nonāca manā rīcībā. Tas, respektīvi, nozīmē to, ka es būtu automobīļa 3. īpašnieks un kas arī dod pietiekami labas cerības uz automobīļu kopējo stāvokli un izskaidro arī nenormāli, nereāli mazo automobīļa nobraukumu. Un kas ir parasti ļoti svarīgi pievērst uzmanību un zinot, cik automobīls varētu būt nobraukts, ir priekšējā vadītāja sēdekļa stāvoklis, kas šeit ir vienkārši nepārspējams. Ne plēsumu, ne skrāpējumu, ne izsēdējumu. Visi vienkārši skaisti. Mazliet jocīga. Slotiņa nestrādā. Lūka, moldingi, nu nelielās motoru, tur štruņķiki. Vadītāja durs ir lieliskā stāvoklī, nekas nav noplēsts, nekas nav noskrāpēts, nekas nav salocīts. Ručņiks strādā uz otrā klikšķa, bremzes ir tādi naži, ka tur vienkārši var atmesties. Ceļ jau labi, cik nu kā. Jā, ko es varu teikt, man ir nenormāls prieks par šo te un ceru, ka tad, kad jūs atbrauksiet un varēsiet paši dabūt savās rokās šo te briesmoni, arī varēsiet izbaudīt viņa labo apetīti. Nu, cik nu kāda tā ir, bet ņemot vērā motora izmantoto resursu, tas būs atbilstoši oriģināliem, kas ir aptuveni 8 litru pa štrāsi, 7,5–8, kas ir arī visnotaļ reāli pēdējās dienās braukājoties, jo mēs pagaidām atrodamies Valmierā, šeit ir baigi forši, baigi jautri redzēt, jau migli ceļās, par baigi ātri, pirms brīža vēl nebija nekas. Tad, nu jā, pa štrāsi 7,5–8 litri, pilsētā 12. Pa pilsētu baigi nav sanācis braukt, baigi nav mēģināts, bet ar šo te degvielas patēriņu, tam es vienkārši, kā teikt, nelikos par to īsti zinis, un tas man vairs nelikās īpaši nozīmīgs faktors, ņemot vērā to, cik ir paredzēts mēnesī vispār nobraukt ar šo te automobīli. Tas ir tā vērts. Jā. Nu jau būsiet droši vien pastījušies labu gabalu video, apmēram iepazinušies ar to, kas šeit notiek, kas un kā un kur un kas.
Un jā, vienīgi nav rāģiņš automobīlim. Nevaram izprovēt skaņas sistēmu. Tad, kad tas būs pieejams, tad iedarbināsim arī aizmugurē esošās tumbiņas, normāli tucinieku uztaisīsim un viss ies baigi zaibīsna. Jā, durvis varās vienkārši fantastiski, vienīgais kaut kur mazliet netik forši slēdās vadītāja durvis, bet tas ir visnotaļ ļoti saprotams, jo tās parasti tiek visvairāk čakarētas, bet tas ir nenormāls sīkums salīdzinājumā ar visu kopējo automobīļu tehnisko stāvokli. Redzēt, šeit vēl ir arī oriģinālie Audika paklaiņi, bet beigi tumšu kamera vairs neko nerāda. Labi, bet tie ir oriģināli Audika paklaiņi, oriģināls Audika ruļs. Ātruma pārslēgas nav, tu droši vien kādam ļoti garšoja, un tu kāds viņš ir kāds izlēma viņu paturēt savā īpašumā. Roku balsts, ručnieks, viss kārtībā, tur viss notiek. Vēl pietiekami labas ziemas riepiņas, cik ziemas, cik vispār tur arī vajadzēs pa ziemu rulēt. Audika kalpaki, kas ir virsū, vēl nāca 4 Audika kalpaki līdzi, kurus man uzdāvināja, kas arī ir ar Audika zīmītēm, un vienkārši smuki, fantastiski izskatās. Droši vien vajadzēs nomainīt slotiņas, tas tā, būs jāstāsta, ko ar spārniem darīt. Jā, Audiks izgāja iepriekšējo tehnisko apskati pilnīgi bez kādiem aizrādījumiem. Jādara viss, lai arī nākošā tāpatās būtu. Un varētu mēs skaisti rulēt. Uz līmēm gan laikam būs jātiek vaļā, tas kaut kāds tāds bojā visu to smuko spīdīgi un nokrāsu. Zaļais vienkārši. Nice. Ko gan citu var teikt, gaida atsauksmes. No jums atsauksmes, komentārus, ieteikumus un vispār viedokli. Arī būtu interesanti uzzināt informāciju par to, kā jums pašiem iet. Tad šis pēc kā neliels updates manā dzīvē, manā dzīves ritējumā un tajā, kas notiek. Jā, tā cīnīšos ar šito brīnumu. Gan jau pielauzīšu, varēsim normāli rulēt. Iet, viņš kā kuģis, neliels pampakus pa ceļu vispār nejūt. Pāri trepēji vienkārši viņš slīd. Tur vienkārši nav ko teikt. Braukšanas komforta ziņā tas ir nenormāli, neatsverami skaisti un vienkārši lieliski. Tas tā. Jā, gaidu informāciju no jums, skatīsimies, darīsim, klausīsimies un tad jau kā būs, tā būs. Bet pagaidām tas ir tāds brīnums. Labi, pagaidām beigšu savu vāvļošanu un vienkārši atvedīšos no jums ar skaisto miglas fonu. Bye!